Tātad, mēs šodien filmējam video Spill Your Guts or Fill Your Guts, un noteikumi ir... Tātad mums ir jāēd kaut kas ļoti negaršīgs, kas mums negaršo, ja mēs neatbildam uz kādu jautājumu. Un tas arī pēc būtības jūs visu redzēsiet tālāk video. Hello! Tātad šodien tas, ko mēs ēdīsim, būs sinepes. Man ļoti negaršo sinepes vienas pašas. Man ir, es zinu, ka te nevar redzēt, bet es paņēmuši 4 kaķu barības graudiņus. Es neņēmu daudz, lai man nepiespiestējas daudz viņus. Man ir majonēzīte. Man ir sojas smērcīte un jēla ola, kuru es neatsitu vaļā, cerot, ka man viņu nevajadzēs ēst. Kā arī man ir vesela pudele ūdens ar cerību, ka ar to pietiks. Šī ir jēla ola, sojas smērce, majonēze un mārutki, un vēl piedevām suņu barību, ko es paņēmu nelielā skaitā, jo es ceru, ka man nebūs daudz jāēd. Man bail. Labi, tu ņemsi majonēzi. Labi, nu. Un tas būs arī vieglākais jautājums. Man bail, jo nav vieglākais nevar. Tas ir jā vai nē jautājums vienīgais, tāpēc. Vai tu deitotu kādu, kurš ir īsāks par tevi? Jā. Ja es samīlēju, man vienmēr šito ģimeni saka, ja tu samīlēsies, tev būs vienalga. Tā kā tagad manos uzskatos gribu garāku, bet ja es samīlētos tajā brīdī, man vienalga būtu. Tā bija ātra atbildi uz gaidīju nē, lai tevi visi heitotu. Ok. Es tev dodu sojas mērci. Jū. 3 lietas, kas tev manā izskatā liekas neglīts, un tas nevar būt pēdas. Tas nedrīkst būt Nebūtu pēdas. iedomājusies pēdas. Jo visiem Ko darīt, ja nav tādu lietu? Tev ir jānosauc kaut vai no visām, kuras ir visneglītākās. Tu tiešām gribi, lai es ēdu sojas mērci tagad? Es nezinu, it's your choice, vecī. Nē, es nevaru iedomāties. Diemžēl, Tu ēdīsi? jātaisīt. Bet, nu... Es viņu atceros garšīgāku. Un es tā nepārspīlēšu reakciju. Ok, ko tu man dod? Es tev dodu... olu? Nē. Katrīna. Es neko negribu no tā visa. Same. Ok. Kāds ir izmērs tavam krušturim? Es nezinu. Tu reāli nezini? Es for real Es pat nezinu nosaukumus, kur ir lielākie A vai visi šitie te. Es for real nezinu. Reāli, tā kā, es varu izstāstīt storītēm. Man bija vienreiz tā, es braucu šovasar ar ģimeni atpūsties. Un es braucu Krekliņā, kuram nevajag krūšturu, un es pusceļā saprotu, kā es dzīvošu tur 4 dienas, man vajadzēs krūšturu kaut kur. Mēs iebraucām vienkārši random veikalā, kas bija pa ceļam, un tur es nopirku pirmo krūšturu, kas bija, es nezinu, pat izmēru, man viņš derēja. Es arī vienmēr nepērku pēc izmēriem. Jā, tā kā, es nezinu. Ok, Ko man tev darīt? paveicās. Man nekas nebūs jāēd, man nekas nebūs jāēd. Es nezinu, Tas ir gribu visnormālākais, ko es jau gatavoju viņu. Tātad, es vienkārši mēs varbūt sabojāsim savu karjeru pirms mūsu sākuma šajā YouTube'ā. Jā, mēs sabojāsim ar šo jautājumu, bet nosauc 3 sliktākos YouTubers, nu kāpēc? Latviešu. Aizmirsu. Es sliktus YouTubers neskatos, bet Funface TV. Jo, tev ir jāpaskaidro. Viņi taisa garlaicīgus video, viņi ir palikuši par cilvēkiem, kuri man vairs nepatīk. Kādreiz es varbūt skatījos, bet tagad vairāk jau sen ne. Es nevaru izdomāt neko stulbu, kas ko filmē vai kaut kas man nepatīk. Varbūt tev kāds nepatīk, jo visu laiku dara reklāmas vai kaut kas tam līdzīgs, nezinu.
Skats maybe. Garlaicīgi tikai Alīnas video. Jo man viņa vienkārši nav tā, ka viņai ir slikti. Man viņa, piemēram, patīk viņas bildes Instagramā, bet man nepatīk viņas YouTube video, jo es viņus reāli nevaru noskatīties 3 minūtes, man ir garlaicīgi. Tas ir mani. Ok, tad otrā ir Alīna. Kurš trešais? YouTubers pagaid. Nav tik viegli. Atradīšu. Es atcerējos! Chanel, jā. Tā. Ko tu man liks ēst? Pagaid. Es tev likšu ēst pašlaik negaršīgāko, kam jābūt laikam suņu barībai, jo tas arī būs otrs grūtākais jautājums. Tātad. Kura ir tava nesmukākā draudzene, ar kur tu draudzējies reāli draudzene? Es neatbildēšu. Kaut kas taču ir jāēd. Es neatbildēšu. Man visas draudzenes ir skaistas, es varu pateikt. Es varu tā kā uzdzert dzeramo klāt, jo kā viņus tu gribi, lai es sagraužu viņu? Kā tu gribi, lai es viņu ēdu? Tu vari sagraust un pēc tam uzdzert uzreiz. Pietiek ar vienu, vai ne? Es heitoju šo mazo draudziņu. Nav fokusā, bet es viņu heitoju. Es nevaru. Bet viņš nav traks. Jo šāpēc kaut kāda... Es tagad gribu pagaršot. Man nevajag pat tev dzeramo. Es padaršu tāpat. Enerģiskais. Kā tu, piemēram, bērniem rādi? Mums te lielākā daļa nepilngadīgs. Jā. Nav traks. Nav traks. Ir labi. Ko tu man dod ēst? Kādi tur bija tev? Man bija mārutki un tev bija kas? Sinepes. Bet es tev došu kaķu barību. Kas tev bija sinepes? Bet es tev došu kaķu barību. Krači. Šis ir arī viens no grūtākiem jautājumiem. Kurš ir J4 vai mūsu iepriekšējās skolas laika tavs biggest crush, lūdzu? Tell me. No J4V vai tas ir vienkārši biggest crush? No J4V. Tas ir aizliegts to teikt. Es neapkalnošu to cilvēku. Es varu kodiņu nosaukt. Nē. Es teik vārdu. Šis sāp. Viņš smirt pēc tās konfektes pretīgās. Nav tik traki. Garšā pēc veca grauzdiņa. Vecs cepums, vecs grauziņas izlasēm. Viņš ir bezgaršīgs. Jā, normāli. Šim krašam paveicās, ka grauzdiņš ir garšīgs. Mēs varam vismaz nosaukt kodu, lai interesantāk. Kāds bija? Kāds bija kods? Man penāli tā parādīt. Kāds bija Katrīna kods? Es varu penāli parādīt. Tu vari parādīt. Vai parādi? Nē, tur ir vēl kodi ar vārdiem. Nekas, tik neviens. Tur ir vārdi. Kruči, mēs iepriekšējā skolā bijām ļoti gudri bērni. Mēs izdomājām katram savam cilvēkam, puisim, kas patīk, kodu. Un tur mēs sarakstījām visus penāļa kodus. Tur nebija vārdi, tur bija kaut kādi burti, ciparu savienojumi. Es pat nezinu, kas tas ir. Ok, es tev došu ēst. Jā, lūl! Aiziet! Un uz šo jautājumu es ceru, ka tu nevarēsi atbildēt. Kas tev visvairāk nepatika tavā pēdējā eks? Es varu nosaukt. Labi, sauc. Viena lieta. Var raksturā, vai ne? Var raksturā arī. Tas, ka viņš visu stāstīja tev. Tā kā, es neko nezināju. Visa tēja. Nē, pagaid. Jā, reāli viss. Vajadzēja tev uzdot izskata? Es izskatu arī var nosaukt.
Nu. Mati. Mati? Mati. Man likās, ka nosauks kaut ko citu. Nē. Dievs, viņš skatās tu. Es gribēju pateikt vēl kaut ko, bet... Es iztikšu. Čau! Viņš 100% šo skata. Viņš jau nezina. Varbūt viņš nav mans pēdējais sekas. Nu vispār jā. Tev jau viņa miljons ir bijuši. Tev lieku es nepas. Thank you. Tātad. Lieta, ko tu nesaki savam čalim, lai viņam nesāp vai ir nepatīkami. Es tiešām nezinu, kas ir, bet ko tu nepateiktu viņam? Izskats, raksturs, vienalga, darbība. Kas? Nu tā kā mans čalis zin mani un skatās manus video un zin, kas es esmu un es nevaru tā īsti teikt, bet pagaidi. Varbūt es varu. Ja tu ēdīsi šo, tad tu ēdīsi arī nākamo. Es zinu to, ka tu ēdīsi nākamo. Krinžīgums? Es bieži pasaku... Tev nepatīk viņa Es bieži krinžīgums vai pasaku kas? tā kā... Nu, man patīk, ja ir minimāli krinži, ja. Bet, ja tas paliek par daudz, es bieži pasaku, paldies, es arī tev mīlu, bet īstenībā man tāds... Runājam mēs, kas vienam otrai visu laiku raksta, es tevi mīlu. Muča saulīt. I love this. Nē, tu atbildēsi. Super. Es negribēju sinepus, fuj. Es un šo tu 100% atbildēsi, jo tas nav nekas grūts, kinda. Bet, nu, sojas mērcīta. Nu. Tātad, kāds bija tavs pirmais iespējas par manu boyfriend? Tu domā ēndienā? Es pieņemu, ka tu neatceries no tās dienas. Nē, es atceros, ka citu cilvēku domu. Labi, kad pirmo reizi mēs satikāmies, tā kā mēs beidzām, ka mēs jau nebijām vairs sastrīdējušās. Mēs jau bijām kopā, atceries, ka mēs gājām ārā. Mēs bijām sastrīdējušās. Jā, šī friendship nav tik stipra, labi ir. Bet, viens, kāds iespējas, ja? Jā, iespējas pirmais. Es zinu to, kad mēs spēlējam kārtas, un tad es nodomāju, tā kā mēs ar tevi rēcam, smējamies, kāpēc viņš neko nesmējas līdz, kāpēc viņš tā klusē. Kas notiek, kāpēc? Tas bija mans tāds, kas tev viss kārtībā? Roč, šo jautājumu, ja tu atbildēs, tad es brīnīšos. Paga. Jā, nē, ņem majonēzi. Oi, nu labi. Sarindo savus draugus no paša labākā uz tādu, fuj, nestas, kāpēc mēs esam vispār draugi. Un tādā, uz tādu tiešām izliecies, piemēram. Ko darīt, ja man ir daudz draugu, man visi viņi jānosauc? Tuvākie visi, jā. Kaut vai savu best friend list. Kas tev ir snapā? Labā patīk. Tur ir viens cilvēks, kurus tiešām nevēlos aizvainot otrašanī gadājumu. Labi, tūlīt. Labu apetīti. Liekas, to maisiņu vajadzēja man, nevis tev. I love this! Nu labi ideja, bet... Sap citu. Tī! Mans bijušais man ir pie sienas. Tu viņu parādīji tikko? Parādīji telefonu kā vēl. Telefonā, tā kā vecīts. Tātad izstāsti full story time par Pikachu. Nē. Ko tu gribi sēdu? Soju. Pagaid, es varu arī nesākt vārdu. Nē, tev ir jāsauc vārds. Es šodien tomēr ēdu. Labu story! Ko neviens nekad neuzzinās. Pietiek par Pikachu. Man patiesībā tāda milzīga soju. Ok.
O kā lai es samaitu tagad rokas to leju kreisajā? Labi, likšu ar kreiso mutītē. So lidmašīnīte lido. Ak, Dievs, tik sāž. Ak, Dievs, tik sāž. O, ārprāts. O, fuj. Garšo tā kā pēc kaut kādas saules ūdens. Reāli. Kāpēc tā garša palika uz lūpām? Fuj. Man vēl joprojām tā garša mutē. Ba, es tagad sagaršoju suņu ēdienu, tas viss sagāja kopā. Fuj. Fuj. Thank you for the question. Es domāju. Jā, ola. Kaut kāda lieta. Izskatās pēc manis. Kas tad? Ola? Es viņu sadalīju pusēm. Tu viņu nesadalīji, ko tu viņu mums pret zobu sitīsi. Cerēju, ka man viņu nevajadzēs. Es domāju, ka nevajag. Tāpēc es viņu nesadalīju. Es ceru, ka, es ceru, ka tad dodās. So, kaut kāda lieta, par ko tu man esi samelojusi pēc, ka mēs jau esam salabušas, kad jau viss ir bijis šotka potka. Kāda pēdējā, bišķi vairāk varbūt kā pusgadu laikā. Din, 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 din. Kaut ko es runājuši par čaļiem. Gan jau kā esi nodomājusi un nepateikusi. Par čali, ar ko es tikos. Nē, man viņš patika līdz brīdim, ka jūs... Jā. Šis kļūst par... Kad viņš precīzāk. Šis kļūst par mukbang ar pretīgiem ēdieniem. Nu labi, es atceros vienu, bet tas reāli viens, un tu nedrīkst mani šeidot par to. Es zinu, ka tu man tagad neusticēsies, bet aiziet. Krači bija viens storijs, ko tu liki, un nevis, ka bilde vai video, es neatceros, kas tieši tur bija bilde vai video, bet es zinu, ka tur bija ļoti daudz teksta. Un, par to operāciju? Man ne tajā teksta būtībā, bet izskata, kā tu liki, bet man bija nereāls slinkums ņemties ar to, lai to pilnīgi visu to tekstu tā kā pārlabotu, tā kā tu viņu izvieto, tāpēc man bija tāds, labi, lietas nav jau tik traģiski. Kas tas bija? Man tagad interesē. Garš teksts. Es rēti garš teksts. Ne ļoti garš, bet tā kā, tāds, kaut pa vairākiem vienkārši atbildi uz kaut kādiem jautājumiem. Iespējams. Bet es zinu, ka tu man sūtīji, un tā kā nebija traģiski, ja būtu traģiski, tu zini, kas pateiktie. Bet man bija tāds man slinkums. Pau. Kas ir lielākie meli, ko tu nestāstīsi vecākiem? Es domāju, ka tu negribu stāstīt vienu. Man ir pārāk daudz. Kuru lai es izvēlos? Nē, es varu izstāstīt vienu, ko es nekad nestāstīšu. Es nezinu, vai tas ir milzīgākais, bet tas ir viens no, jo tas ir daudzi, ko es nestāstītu. Tu atceries, ka šo var skatīties arī kāds no tavas ģimenes, kas nav tava mamma. Almost said one thing, ko es nevaru. That I have tried some things. Okay, viss šis ir out. Ding, ding. Fuj. Man patīk. To gan es negribu. Dievs, cik pretīgi. Skatīties to nevar. Zini kā, viņam garša praktiski nekāda, bet tā konsistence, ka viņš tā sadalījās man mutē, bija pretīgi. Un tā garšo austeres apmēram. Gan jau Fuj, man tāds man reāli. Austeres tikai mīdīsās. Fuj, man atkal ēdrā viss sagriezās. Arī ola. Man jāstāst tieši. Tev ir jāapstāsta viens no mūsu big strīdiem, kas ir bijis tāds, kas, fakt, tas, kāpēc, bla, bla, kas nav pēdējais. Jā, mēs, starp citu, kādreiz, kad mēs gājām vienā klasē, mēs nenormāli daudz strīdējāmies. We're gonna shade arī kādu trešo personu.
stāst. Tātad. Šis ir funny story tēms, es biju vainīga. Es neatceros tieši par ko, bet laikam es biju kaut ko melojusi. Jo man... Pasaki Tā ir 7. vecuma klase, godā. noteikti. Ja ne 6. bet 7. klase. Un es atceros, es par kaut ko atkal biju samelojusies, kā jau es mazā melīte tajā laikā. Un es atceros, mums bija klases vakars tajā dienā. Un Betijai vēl nebija hotspots, dati. Un es vienmēr Betijai devu hotspotu vienmēr. Un mēs bijām nereāli sastrīdējušās. Lilija ar Betiju abas apvainojušās uz mani tā kā nereāli, mēs nerunājam. Un Betija vienkārši klases vakarā. Un Lilija vēl nebija atnākusi. Nē, viņa bija, bet viņa ar Es biju, tu biji. pārējiem tur ņēmās, kaut ko spēlēja, mūziku, visu šo te. Man likās, ka Varbūt, nebija. nē, varbūt arī nebija. Es atceros, ka viņa nebija tā blakus, ja. Un Jā. bet viņa vienkārši, Katrīna, var lūdzu iedot hotspotu? Nerunā, ignorē visas garās īziņas, ko Katrīna raksta, vienkārši atvainošanās. Viss vienkārši tiek ignorēts. Un galvenais, es paprašīju to hotspotu, mēs to klases vakar ķipa baigi normāli. Nākošajā dienā mēs nerunājam. Atkal viņi nerunāja. Un mēs jau par kaut ko citu bijām apvainojuši. Es biju tāda riebekla. Reāli, iedomājies, es tevi izmantoju, tā kā reāli man bija tāds. Jo tad mēs skolā nebija arī internets. Nākamajā dienā kanāla. Un ties. Ārpats nesaros reāli šausmas. Es neatceros par ko. Tu biji kaut ko Viņa kaut ko pateikusi un es samelojusi. uzzināju to. Un man bija tāds. Un šis bija vienkārši funny, ja šo. Nerunāšana tevi. Mums ir tik daudz mazo strīdiņu, ka mēs varētu podcastu par viņiem uztaisīt. Tieši šo video cerams, tu to izbaudīji tikpat ļoti, cik mēs Es neizbaudīju šo. izbaudījām. Tātad vēl, kas jums ir jāizdara, jums ir jāpiesako Instagramā mums, ja vēlaties rokas kabatās, jo mums ir beidzot uztaisīts mūsu kanāla Instagrams. Un tas arī viss šodienai.